ko tad vajag darīt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu? Atbilde ir ļoti vienkārša. Lai tev parādītos tas, kas tev nekad nav bijis, tev ir jāsāk darīt tas, ko tu nekad neesi darījis. Un tu tagad vari teikt, cik banāli. Jā, patiešām banāli, bet piedod savādāk nekā. Un visas tavas bailes attiecībā uz pirmo soli ir iluzors, jo tu tas pats izdomā, tu pats maldini sevi. Tu pats saki sev, ka tev neizdosies, ko citi par tevi padomās un tā tālāk. Bet saproti, ja tu neko nesāksi mainīt, tad tavā dzīvē nekas neizmainīsies. Lai tev sāktu izdoties, ir jāsāk. Ir vienkārši jāsāk. Savādāk tev būs tā kā tajā anekdotē, kur viena kundze žēlojas otrai, ka jau pusgadu atpakaļ es nopirku abonementu uz fitnesa zāli un mans svars tikai pieauga. Un otra kundze viņai jautā, un cik sen tu pēdējo reizi biji šajā fitnesa klubā, uz ko pirmā atbild, kā, vai tad uz šo fitnesa zāli vēl jāiet? Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast un apzināties, kur tu tagad atrodies un cik sen tu tur esi. Un tālāk savākt visu savu drosmi un sākt iet ārā no turienes soli pa solim. Bet izdarīt pirmo soli ir vēlnešķīgi bailīgi. Tāpat kā pirmo reizi pie stūres, tāpat kā pirmo reizi nolikt no parašūta, tāpat kā pirmais skūpsts, tāpat kā pirmo reizi aizbraukt uz lielu nezināmu pilsētu, bailīgi, jo tu nezini, kas būs tālāk. Bet komforta zonā ir viena unikāla īpašība. Tiklīdz tu no tās izej un spēr soli aiz tās robežām, tā nesabrūk un nesadrūp. Tā vienkārši paplašinās. Un tā notiek katru reizi. Pamēģini, un tu ieraudzīsi, kā komforta zona kļūst arvien plašāka un plašāka no katra tava soļa. Bet tu varēsi pārvērst savus sapņus realitātē un uzstādīt sev jaunus mērķus. Vienīgais, ar ko tu man vari iebilst, ir tas, ka tu man vari teikt, ka pie visa vainīgs ir slinkums. It kā tu saproti, un it kā pat tu kādreiz esi sācis mēģināt iet mērķa virzienā. Bet tu to esi pametis, jo slinkums. Tici man, es esmu strādājis ar ļoti daudz dažādiem cilvēkiem, un katrs otrais man ir teicis, kad ir vainīgs slinkums. Ar slinkumu attaisnoties ir ļoti viegli. Tad lūk, tev jaunums. Slinkums neeksistē. Bet par šo tēmu mēs turpināsim nākošajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu garām arī nākošo video.